Pēc ilgstošas kopdzīves vīrietis nevēlas nodarboties ar intīmo tuvību, un tam ir vairāki iemesli. Un tam ir vairāki faktori, un tāpēc, ja tu to pamani, tad obligāti vajag risināt šo problēmu. Viņu nevar atstāt bez ievērības. Tātad viens no faktoriem tā ir rutīna un vienveidība, un vīrieši atzīst to, ka sekss ir kļuvis par tādu vienveidīgu, tādu rutīnu un zaudē aizrautību. Nākamais faktors ietekmē partneris izskats. Ja sieviete ir, piemēram, kļuvusi neapmierināta visu laiku, kļuvusi apaļīga, neseko līdzi savam izskatam, tas rada tas samazina vēlmi intīmai tuvībai. Nākamais faktors, kas ļoti ietekmē šo vēlmi, tā ir konflikti un strīdi attiecībās, un patiešām tas samazina vispār seksuālo vēlmi. Nākamā lieta ir tāda, ka vīrieši izvēlas tādu kā alternatīvu, dot priekšroku skatīties pornogrāfiju un tādā veidā gūstot un meklējot jaunas emocijas un jaunas sajūtas. Tieši tāpat ir arī veselības un dzīvesveida faktori. Tas nozīmē, ja vīrietim ir tā teiksim, fizisko aktivitāšu trūkums, stress, vecuma izmaiņas var ietekmēt viņa libido. Un ja tu šobrīd redzi un jūti, ka kaut kas attiecībās nav riktīgi, ka kaut kas neiet pēc plāna, jo ja attiecībās un tātad nav šīs intīmās tuvības, tad agri vai vēlu sieviete vai vīrietis sāks iet pa kreisi, ja netiks risinātas šāda veida problēmas, jo intīmā tuvība tā ir daļa attiecību. Un, lai tu varētu vispār spērt pirmo soli, lai to uzlabotu un atjaunotu savās attiecībās, tad noteikti rekomendēju tev noskatīties bezmaksas webināru, kurš ir atrodams manā mājaslapā www.ligadunovska.com. Viņš ir pievienots links apakšā šeit zem video, vai nu meklē profila augšgalā. Tas būs tavs pirmais solis, lai notiktu šīs izmaiņas tavās attiecībās, lai tu, tā teiksim, paskatītos uz savām attiecībām mazliet tā kā no malas. Un uz tā pieņemt lēmumu, ko tu darīsi tālāk, kā tu rīkosies, un kādi būs tavi nākamie soļi, lai situāciju uzlabotu un izmainītu tavā dzīvē.